Labdien! Šodien webinārā tiks runāts par aizvien aktuālāku tēmu saistībā ar meža apsaimniekošanas prakšu pielāgošanu klimata pārmaiņu radītiem izaicinājumiem. Un šīs tēmas ietvaros vairāk ar informāciju dalīsies Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava pētnieks Oskars Krišāns. Jā, labdien! Prieks jūs visus redzēt, cerams arī dzirdēt. Paldies par ievadu. Jā, un tad, lai tad liek nekavētos, mēs iesim uz priekšu un sākot šo veidošanu šim stāstam par klimatu pārmaiņām. Mēs daudz vienmēr skatāmies uz priekšu, kas nu būs. Bet šajā gadījumā es izvēlējos paskatīties uz atpakaļ, kā ir bijis. Ja mēs skatāmies ļoti tālu, tad rodas tāda sajūta, ka viss kaut kā atkārtojas, kaut kā iet pa spirāli. Nerunāšu par to, kas ko izraisa vai ietekmē, bet stāsts par novēroto, kas ir novērots un kā no tā izējot varētu izskatīties nākotnē. Nu, lūk, nekāpšos atpakaļ gluži līdz lielām sprādzienām vai pasaules radīšanai, kā nu kurš to pieņem, bet iešu līdz pēdējā apledojuma beigām. Jāsaka gan vispirms, ka Latvijā ir izsakot vismaz trīs šādi apledojumi, tātad trīs ledus laikmets, trīs starpledus laikmeti un attiecīgi tas, kas ir noticis viņiem pa vidu, mēs pieņemam, ka ir apmēram tas pats, kas notiek šobrīd. Ja jau ir šāds cikliskums šādiem te vēsturiskiem klimatiem ir novērots. Nu, lūk, un tas pēcledus laikmets, tas ir apmēram 10, 15 līdz 10 tūkstoši gadi, kā nu kur to vērtē, kurā vietā no tā, kur tas ledājs atkāpies, un to dēvē par holocēnu, ja pēcledus laikmetu. Mūsu dzīves laikā, bet nu, nākotnes cilvēks uzskatīs par nākamo, par kārtējo starpledus laikmetu. Un tā tas viss izskatās, ka ies uz rīņķi. Vismaz izējot no vēstures, tās prognozes tā arī rāda. Bet tad jautājums ir, kāpēc tad runāt par kaut kādu sasilšanu, sakaršanu, ja mums tuvojas ledus laikmets? Nu, te es gribētu arī atkāpties atpakaļ un teikt, ka tas, kas klimats, kā mēs tagad dzīvojam un kā mēs turpmākā gadsimta laikā mums ir prognozēts dzīvot, viņš jau nav tā, ka nebūtu bijis tas šeit. Šeit ir bijis siltāk, šeit ir bijis, es pat teiktu, karstāk, mitrāk, sausāk, ir bijuši dažādi klimatiskie periodi šeit. Protams, līdz ar ledāju atkāpšanos ir Arktika, tundra. Un to mēs varam izsekot Somijas, Zviedrijas ziemeļi, braucot uz leju. Mēs pamazām šķērsojam klimatiskās robežas un redzam, kā tas viss mainās. Nu, lūk, un tas siltākais laiks, kas pie mums ir bijis, ir apmēram 7, 8 tūkstoši gadi atpakaļ. Tā dēvētais Atlantiskais periods, kura laikā pie mums ir novērota pilnīgi bišķiņa citādāka veģetācija, kā ir mūsdienās, vairāk tuvāk tam, kas ir Rietumē Eiropā. Un to var spriest pēc sporu putekšņa analīzēm no kūdras purviem. Tā teikt, mēs ņemam no attiecīgiem dziļumiem, mēs varam norēķināt potenciālo vecumu, zinot kūdras uzkrāšanās ātrumu, bet dažādos laikos tas notiek dažādi. Līdz ar to ņemam radioaktīvā ūdens datēšanas metodi, un tā diezgan precīzi pasaka, kāds ir organiskās vielas, organisko atlieku bioloģiskais vecums. Nu, lūk, un tādā veidā ir izsakoti. Šeit mēs redzam, augšpusē ir gobas, lazdas, liepas un eglis īpatsvars dažādos klimatiskos periodos, un šajā atlantiskajā laikā, kas ir tie 7, 8 vai 6 tūkstoši gadu atpakaļ, tomēr tie platlepi bijuši vairāk, un tās eglis ir mazāk. Un tad tādā veidā kopā ar temperatūras rekonstrukcijām šis te viss aiziet vienā smukā bildē, un kā tas klimats pie mums ir attīstījies, un tas rāda to, ja pie mums kļūst siltāks, kāds teorētiski varētu attīstīties arī turpmāk. Nu jā, šitā diagramma ir samērā veca, 15 gadu veca, tas ir kā līdz tam laikam, bet nu, šobrīd jau mēs zinām, ka ejot temperatūras atkal ir kļuvušas siltākas, un varbūt šī diagramma būtu jau tāda jau priekš mūsdienām nedaudz novecojusi, bet pēc būtības viņa parāda to, kā ir bijis, un tas ir tas, ko es gribēju šajā gadījumā uzsvērt. Tā kā viss, kas mūs sagaida, reiz jau ir bijis kaut kādā veidā.
Nu, lūk, karte no vienas skaistas publikācijas par to, kā ir tagad Eiropā un kā tas mainīsies, ka mēs šobrīd, vismaz 2013. gadā, bijām iedalīti Eglis reģionā, un ka platlapji, ozoli, diškabāži ir kaut kur rietumē Eiropā, tas apmēram tas laiks, kas bija atlantiskais periods šeit Latvijā. Tad, nu, lūk, un šajā publikācijā veiktā projekcija saka to, ka 21. gadsimta beigās tie diškabāži būs šeit, un tā egli būs prom Somijā. Nu, lūk, un tas, ko mēs redzam, pakāpst bišķi uz priekšu, drusciņ, šeit ir eglis izplatības areāls, bet tas jau arī ir drusku jau senāks, tie vismaz ir kaut kādi 10 gadi, kā šī projekcija veidota, ka patiesībā mēs jau redzam, atskaitot atsevišķi kaut kādus kalnu reģionus vai kontinentālās daļas, nu, tur Sudeti, Karpati, Alpi, Balkāni, tad principā egli Latvijā ir. Nu, šobrīd jau es gribētu teikt, ka izplatības areāla dienvidu daļa un dienvidu daļā, kāpēc, ko tas nozīmē? Nozīmē to, ka tālāk uz dienvidiem jau viņai ir sliktāk. Un tas stāsts šodien ir par to, kā šie te koki pārvietojās, kā teiksim, dabiskie traucējumi, šī te miedarbība, viņus pārbīda kaut kur uz vienu vai otru virzienu. Nu, tā teikt, viņi pārvietoja uz vietu, kur viņi var augt labāk. Uh, Iesim atpakaļ to, ko es pārlecu. Tā pašā laikā priedēji mēs redzam, ir daudz plašāks izplatības areāls, un tas pats arī bērzam vēl plašāks. Un tas nozīmē to, ka, ja notiek kaut kādas pārmaiņas, tad, piemēram, šādām sugām, kurām ir plašs izplatības areāls, viņiem ir teritorijas, no kurienes atnākt uz šejienu un justies diezgan labi. Tā teikt, ir šī te manevra iespējas, tas laukums ir liels. Nu, lūk, un ja mēs runājam par to, ka teiksim, kādas sugas kādos apstākļos atkāpjas, un tas, ko es minēju par to projekciju iepriekš par to publikāciju, tas jau šeit arī parādās, ka tie diškabāži jau gaida aiz durvīm, kad nu, atbrīvosies vieta un varēs nākt iekšā. Ir jau vietas Latvijā, kur viņi ir veiksmīgi, jau otrā, trešā paudze bez maz vai iet, un ir vietas Latvijā, kur tā bišķiņ grūtāk, bet pamazām saņemās. Un, jā, tas ir pilnīgi dabisks process. Tas tā vienmēr ir bijis, un tas nav jāuztver, ka kaut kādas tādas lietas ir katastrofiskas un pēkšņi tikai tagad notiek mūsu dzīves laikā. Tā kā skatāmies apkārt, kas notiek, kas nāk un ko mēs varam strādāt, un tad jau man liekas, lietas būs tīri labi. Um, par tām projekcijām. Klimata. Ir tāds skaists rīks, pieejams latviešu valodā, Meteo LV mājaslapā, kas ir LVģMC, Latvijas Valsts ģeoloģijas meteoroloģijas centra mājaslapa. Viņiem ir klimata rīks, kurā mēs varam izvēlēties dažādus parametrus, sezonas, un tad spēlēties ar šiem te dažādiem scenārijiem, kas ir nelielas, vidējas vai būtiskas pārmaiņas, un skatīties, kā izējot no references perioda, kas ir 91. un 20. gads šobrīd. Kā no šiem te datiem šīs te izmaiņas tiek projicētas pa visu Latvijas teritoriju. Te gan ir jāpiebilst tas, ka šīs te klimata aprēķināts šis te references periods, ko nosaka 30 gadu periods, kas ir klimats. Uh, Viņš ir tāds statisks un nedaudz stīvs, jo pēc būtības viņam vajadzētu būt tā, ka tāds slīdošs grafiks būtu jāskatās, ka tagad būtu no 95. līdz 2025. No 94. līdz 24. gadam. Bet savukārt šeit ir vienkārši tāds stīvs, paiet 30 gadu periods, tad mēs pārreikinām jaunu klimatisko normu, un tādā veidā jau patiesībā, ja mēs attiecinām šodienas kaut kādas novērojumus par šo veco klimatisko normu, kas ir jau tā statiskā, tās izmaiņas ir dramatiskas, bet ja mēs viņu tā slīdoši vērtētu, tad tās izmaiņas būtu ļoti pakāpeniskas, mērenas un nebūtu tik šausmīgi ziņu virsraksts, ka atkal karstākā vasara kopš, nezinu, tur 91. gada apmēram tā. Nu, tas tā pārspīlējot, jā. Nu, lūk, tā kā kaut kādām klimatiskām lietām, meteoroloģiskām lietām ir kaut kādi šādi rīki, tāpat ir arī kaut kādi rīki, kas ir uz šiem te meteoroloģijas klimata datiem balstīti dažādām lietām, un tāds ir arī par to, kā Eiropā varētu izskatīties ar kaut kādu sugu pārstāvniecību dažādās vietās, izējot no dažādiem šiem te klimata scenārijiem.
Un tad mēs, piemēram, skatāmies, vai viņš vienkārši ir, tas klimats ir piemērots tam, tai sugai augt, vai arī jau nodrošina kaut kādu savu veidu saimniecisku produktivitāti. Un tad mēs varam pamērot dažādus laikus, kurā tad mums kaut kas te varētu izmainīties. Un lūk, šeit ir Latvijai tāds, mēs redzam, labā pusē mums ir Egli 55. gadā trakie scenārijā, kur viņi varētu augt, un otrā pusē tas pats, drusciņ tālāk, 85. gads, kur viņa varētu augt, tā kā ejot uz priekšu, viņai kļūst ar vien nedaudz švakāk. Nu, lūk, un šis te rīks ir tāds, lai nu, viņš ir tāds interaktīvs, lai varētu kaut kā mēģināt domāt, kurām teritorijām, kā, kāda sēklu materiāla un kurām vietām būtu piemērotāk, un tad kaut kādu veikt tādu tālāk nākotnes plānošanu kaut kādām lietām. Bet ar šo visu es negribu teikt, ka Egla Latvija izzudīs. Nē, tā nebūs. Viņa paliks, ja mēs mācīsim viņu kārtīgi apsaimniekot tā kā viņi nekļūst interesanti kaut kādiem kaitēkļiem un vētrām nav uz kaut kam, tad es domāju, ka vēl ilgi mēs varēsim diezgan labi ar viņu saimniekot. Nu, protams, ne tā kā varbūt līdz šim, ka viņu tur cērt 120, nezinu, pārgados, nu, nav pārspīlēt 120 gados, bet no 80, 90 gados. Bet, bet ja mēs pareizi viņu iestādām, pareizi viņu audzējam skatoties to kopšanas režīmu, tad 60, 50 gados jau ir tīri labs sortiments un viss ir brīnišķīgi un skaisti. Mēs varam turpināt rulēt, teiksim, neļaujot tiem dabiskiem traucējumiem šīs teikļu ļaudis nobeigt. Jā, par tām dabisko traucējumu miedarbībām, tad tālāk iet tas stāstīns. Te ir tāds mūsu graficiņš no raksta, kur ir salikts iekšā dažādi traucējumi Eiropā, kas ir fiksēti, dokumentēti un pret to apjomu, koksnes nobājāto apjomu. Lūk, mēs redzam to, ka pēdējos gados tas ir 23. gada raksts, nu, laikam līdz 20. gadam viņa dati bija, ka tajā brīdī jau tas tie pēdējie gadi, kad tā egļa astoņzobu izgrauža izplatība Eiropā jau kļuva dramatiska. Bet tāpat tās summāri vēsturiski skatoties, ka vējš jau tomēr laikam ir tas galvenais primārais bojātājs pēc koksnes apjoma, bet savukārt, ja mēs saliekam kopā, kas ar ko miedarbojās, tad viena pašam izgrauž, viens pats vējš īsti vēl neko, bet tad, kad viņi sadarbojās, tad ir īstās ziepes. Jo tas ir tāds cikls, ka līdzīgi kā lauva savannā, viņi jau ķer to, kas ir novājināts, lēnāks, kaut kādi jaunie teļi, kaut kādi veci, slimi, tie, kas nevar no viņas aizbēgt vai nevar viņai iedot pretī, tad to viņi arī apēd. Un šeit tas kokiem ir precīzi tas pats variants, ka izgrauzt spēj nograust to, kurš ir novājināts, pa to drusku vēlāk, pa to koku hidrauliku, kāpēc viņš ir novājināts. Bet vējam vieglāk, mazākam vējam, protams, vieglāk ir nogāzt savukārt novājināt koku. Tad, nu, viens pakustina to koku, otrs pagrauž un tādā veidā jau pēc kaut kādām reizēm jau šāda cikla, tas koks jau ir krietni uzņēmīgs gan pret vienu, gan pret otru, un tad pat daudz nevajag, lai veidotu šie lielie plašie postījumi. Un tā ir tā miedarbība. Protams, tur vēl nāk visādi citādi aģenti iekšā, kas tur kaut ko tur var kaitēt tam kokam. Bet būtība ir tāda, ka viens padara savu darbiņu, tad nāk nākamais, un tā tas iet teiksim, tā vienkārši tulkoja tā negatīvās references ciklā, ka ir sliktais darbs, uzlabo apstākļus nākamajam sliktajam darbam. Tas ir novērots arī, protams, ka Latvijā, un joprojām tiek novērots, un šeit ir tāds bildīts no mūsu vēsturiskajā atmiņā visspēcīgākajām vētrām, kas ir fiksētas. Un šeit es laikam gribētu pievērst jūsu uzmanību uz to 2005. gadu, kur tie bojājumi ir visvairāk bijuši fiksēti tajā gadā. Tas ir apakšējais labajā pusē, tieši virs atsaucas uz autoru Jānu Donu, brīnišķīgi kolēģi. Un šeit ir nākamās bildītes jau no
no entomologiem ar šo te egļu astoņzomu izgraužu savairošanos pēc šīs te 2005. gada vētras. Un šeit kaut kādā mērā sakrīt, protams, ar šiem te bojājuma apvidiem, kaut kur varbūt mazāk, kaut kur krietni vairāk. Kaut kur nesakrīt, jo vienkārši tajā reģionā, piemēram, ziemeļrietumu kurzemē, varbūt tās eglis ir mazāk, vienkārši nav ko ēst, bet tur atkal citi kaitēkļi, pat tur drusku tālāk. Bet mēs redzam to, ka pēc šīs te vētras šī te izplatība samazinās. Tātad ir kaut kādi pirmie gadi, kad ir šie te nobojātie koki, nevis pavisam iznīcinātie, beigtie, bet tādi jau novājinātie. Un tad, kad kamēr tie tiek apēsti, vai arī kamēr viņas atjaunojas, tā arī mēdz būt. Koks spēj atjaunot šos te nobojājumus, atjaunoties. Un, ja tā ir īpaši tāda vēsa un mitra vasara, kā bija šī, tad jau arī šim te kukainim neko labi neiet. Un koks spēja izbeigt no šiem te uzbrukumiem. Lūk, šī ir bildīte no zaļlapseņu novērojumiem, un te tā ziemeļkurzeme krietni izceļas, tas arī pēc tā 2005. gada vētras. Un ja mēs skatāmies, teiksim, tad tāds piemērs ir ar koksnes gadskārtām, ka, nu jā, tad, kad slikti gadi, tad to mēs redzam arī koksnes gadskārtās, ka ir švaki audzis tas koks, un te gan nav izcelts, bet ir tas 2006. vēl neko, jo ir kaut ko, kam varbūt vēl kaut kāda rezerva, varbūt vēl nav tā savairošanās tik izteikti bijusi, bet jau vēlāk 7., 8., 9. gads jau krietni jau krītās šī te koksnes pieauguma. Un pēc tam kokam viņš tiek pāri, notiek atjaunošanās, un tad jau atkal viss aiziet līdz viņa pavisam nozāģē šajā gadījumā. Vēl viens tāds ļoti sabiedriski spēcīgs dabiskais traucējums - meža ugunsgrēks, bet Latvijā viņš varbūt nav tik nopietns, kā tas varbūt ir citviet. Viņš, protams, ja viņš ir, tad protams, ir slikti, bet no sava, teiksim, lielā kaut kāda tādas bildē skatoties, varbūt ne tik dramatiski, kā varbūt vējš vai izgrauž. Bet ar šo bildīti es te gribēju parādīt to, ka par tiem cēloņiem, kas ir par iemeslu tam, ka, piemēram, Somija, Zviedrija, Lietuva, Latvija, Igaunija, tie samērā zems tas viss ir. Šī te gan atsevišķu ugunsgrēku izplatība, gan viņu skaits, attiecīgi arī un platība pret kādu lielāku teritoriju. Un kāpēc Polijā tas ir augsts? Jā, Polijā sausāks, tur ir briedis, ir kam degt, jau ir kaut kādi jau priekšnoteikumi. Bet šajā gadījumā tas lielais uzsvars ir uz iedzīvotāju blīvumu. Jo vairāk cilvēku, jo arī vairāk ir šo te meža ugunsgrēku. Un to mēs redzam arī šeit, Latvijas gadījumā. Pirmkārt, ir kam degt, un otrkārt, ir kas dedzina. Ap Rīgu ir šīs te priežu audzes, ap Daugavpili iekšzemes kāpās uz ziemeļiem Daugavpils, jo īpaši šīs te priežu audzes. Tad ir kaut kas drusku pie Jelgavas, protams, Ventspils, kaut kas, nu, Liepājā tur nav. Valmiera, jā, tur kaut kādas vietas ir strenčiem, tur ir, piemēram, bet tas apjoms ir krietni mazāks nekā, teiksim, tajās lielajās Latvijas, sauksim, aglomerācijās. Nu, tas, protams, ir skaidrojams ar šo te iedzīvotāju skaitu, šo te sadalījumu. Un Latvijā tie ugunsgrēki mežā tiešām tas ir ļoti cilvēka saistīti. Nu, jā, te ir stāsts par tām priežu augu izplatībām, ko jau es te minēju. Jā, tas kurzems ziemeļrietumos viņas ir daudz, bet to meža ugunsgrēku tur, nu nav. Nu, nekā tas ir Rīgā vai piemēram, šī te vienā koncentrētajā vietā pie Daugavpils. Tas, kas iet kopā ar kaut kādiem dabiskiem traucējumiem, vai nu tas ir vējš vai vēža ugunsgrēki, tiem izgrauži, protams, kā es teicu, un šajā gadījumā mums ir darīšana jau Latvijā ne tik vien vairs kā ar egļu problēmu, bet arī ar priežu problēmu. Tas ir tāds galotņu sežzomu izgrauzes, kas ēd tikai priedes un ēd tikai no augšas. Viņu tā nevar pamanīt tik viegli kā eglēs. Jo eglēs varbūt var redzēt tos urbumu vietas un tādus tos urbumu miltiņus jau pie paša stūra pamatnes, bet šis ir tikai no augšas novērojams.
binoklis, drons, teleskops, uzkāpt, paskatīties, tā viņi varētu novērtēt. Bet, protams, pirmās pazīmes ir kaut kāda vai nu visa vainaga pakāpeniska kaušana virzienā no augšas uz leju, vai arī lieliem kokiem, kā šajā gadījumā atsevišķi kaut kāda vainagu daļa vai zaru kaušana. Nu, viņš nav tik agresīvs, viņš nav tik ekspansīvs, bet viņš ir. Un atsevišķās situācijās, protams, viņš var diezgan lielu postu izdarīt. Nu, viņam garšo lielie koki, nu, kas attiecīgi mums dara vislielāko sāpju, protams. Un, jā, viņš nav tik ekspansīvs, nav tik agresīvs kā astoņcēlus izgrauzis, un viņš visbiežāk darbojās grupās, darbojās sadarbībā ar lūkšangraužiem, kas iet no apakšas uz augšu, un tad viņi kaut kur pa vidu satiekās. Ar kaut kādiem dažiem viņi konkurē, tiem pašiem saviem brālēniem no IPS ģints, bet, kā lai saka, viņš kļūst ar vien vairāk. Šī vasara viņam nebija ļoti laba. Mēs veicām pētījumu, kurā mēs skatījāmies viņa izplatību, un atsevišķos kokos bijām salikuši feromonus, lai tur pievilinātu iekšā un skatītos, kā viņš izplatās. Nu, viņš tur bija mēģinājis urpties iekšā, bet viņš bija noslīdis sveķos. Tas koks bija pietiekami labi apūdeņots un spēja pretoties. Jā, un tas ir stāsts par to, kāpēc šī te vasara šādiem te mušķiem bija pagalam neveiksmīga. Nu, lūk, un šis te īps akuminātus, viņš to koku nobeidz netik ātri kā egļu gadījumā. To priedi viņš ēda apmēram 2 sezonas. Nu, viņš varbūt tajā pirmā sezonā iemetās, un kamēr viņš viņu ēd, viņi varbūt vēl neko neizrāda, un tad nākamajā gadā pavasarī viņi pēkšņi nokautus. Nu, vai tikpat labi vasaras beigās viņi nāk nokautus, ja viņi lielāki un ar labākām kaut kādām aizsargspējām. Šī ir bilde no Tērvetes, kur viņam tāda zināma savairošanās vieta ir. Šeit jau ir koks, kur viņš jau ir invadējies. Šī jau, protams, jau ir kaustoša, un te jau ir kaut kādi jau no iepriekšējiem gadiem, kur viņš savu darbiņu pabeidzis. Un te šī vietā tā populācija vairākus gadus dzīvo, un jūs redzat, varbūt nav tik dramatiski kā gadījumā, bet nu, tomēr atsevišķi lielās spriedzes noņem, un tie zaudējumi ir diezgan nozīmīgi. Uh, Visi šitie nes līdzi arī kaut kādas sēnes, tiksim tā, viņi jau nemazgā rokas pirms iešanas ēst. Viņiem ir vai nu ir kaut kādas pavadoņa sēnes, kas vienkārši nāk līdzi, tāpēc, ka viņiem tā ir. Vai arī nereti kaut kādas atsevišķas vaboles nes speciāli sēnes līdzi, kas teiksim tā, mīkstina koks, lai viņiem vieglāk ēst. Bet, nu, šis varbūt nav tas gadījums, bet tomēr šie te invadētie koki, ja ja vienreiz šis kukainis ir pamanīts kaut kur tur tajā kokā, tad varbūt nevajadzētu gaidīt pavisam, lai viņš nograuž, un tas koks nokaus un smuks savs sortiments, bet ņemt pēc iespējas ātrāk to dabūt prom, jo būs zilējums iekšā koksnē, un viņš ir diezgan ātri izplatās šī te zilējuma sēne līdz ar visu izgrauzi. Um, Par vējiem tālāk turpinot. Bildīte, kas rāda spēcīgākās vētras Latvijā, kas ir fiksētas, tas varbūt būtu kritisks pret šo bildīti. Kaut vai ņemot vērā to 2005. gada to vērtību, jo cilvēki no iekšienes ziņo, ka vissmagākajā brīdī Ventspils novērojuma stacijā pazuda elektrība, līdz ar to tie metri sekundē varētu būt vēl jaudīgāk nekā te ir fiksēts. Kaut kas tuvu tam, kas ir 67. un 69. gadā, bet nu vienalga postījumi bija fantastiski. Bet kāpēc šī bildīte rāda to, ka vismaz kaut kādos reizes 10 gados kaut kas tāds ārkārtēji spēcīgs ir Latvijā fiksēts. Varbūt, varbūt beidzamajos gados drusciņi vairāk nekā senāk. Varbūt tas ir tāpēc, ka ir uzlabojušās novērojuma metodas, tas ir kļuvis daudz automātiskāks un labāk fiksējams un nomērams nekā agrāk tas bija manuāli darāms. Tas varbūt ir iemesls, tā pašā laikā šīs TLVģMC prognozes rāda to, ka vēja kā bija, tā būs, un nebūs ne vājāk, nebūs ne spēcīgāk, bet viņi būs. Un tā kā viss tādā ziņā turpināsies. Bet tā problēma ir tāda, kā es teicu, ne jau vējš vienīgais kaut ko dara. Teiksim, ja mums uznāk lielāks sausums, tad šī te vēja ietekme patiesībā ir ar reizinātāju jārēķina, jo ne jau vienkārši tāda fiziska apgāšana, bet ka viņš jau to koku sabojā, un tad jau
tad jau vispārējās lietas izgrauž sēnes, jau pa ķēdīt, jau tālāk bojā mežus. Vēja noturība. Esat redzējuši kaut kādas tādas situācijas arī Latvijā, šī bilde no Skotijas, samērā vējains vietas. Es redzēju situāciju Latvijā, kad kaut kāda vēja gāze ir audzēja pa vidu. Mala tad tur palikusi, un tad tā vidus ir izgāzts. Un atkal nākamā mala ir palikusi, un tā joprojām. Šeit mēs varam redzēt, ka te ir viens kaut kāds sagāzums, tad ir pārlieciens, un tālāk atkal ir kaut kāds sagāzums. Nu, jā, tas ir pirmkārt, tie malas koki ir izdzīvojuši, tāpēc, ka viņi ir tie, kas visu laiku to audzi ir aizsargājuši, viņi jau adaptējušies, ir viņiem zemāka vainaga, viņi spēcīgāki, viņi ir uztrenētāki nekā tie vidus koki, kam ir augstāka vainaga, viņi slaidāki un mehāniski vienkārši viņi ir mazāk noturīgi koks, jo vējā nav tik ļoti bijuši pakļauti vējam kopš mazotnes, līdz ar to vājāk trenēti. Drusku pārlikšu priekš, bet tā lielā lieta, kāpēc šādas situācijas var veidoties, ir tas, ka virsmas raupjuma ietekmē veidojas šī te gaisa masu turbulence, un tad veidojas tāda, ka šie te turbulentās gaisa masas spiedieni tādi lēcieni, ka viens pārlieciens uz priekšu, uz atpakaļ, uz nākamais, un tādā veidā šis te tāda triecienu, gaisa plūsmas triecienu rezultāti var veidoties tāda atsevišķa tādi bojājumi, tādas koncentrētas vietas. Lūk, un šī bildīte no vēja plūsmas modelēšanas, kas rāda to, ka vēja plūsma izmainās sastopot kaut kādu objektu, kaut kādu šķērsli, ka aiz šīs šķēršļa sāk veidoties turbulence, un jo nelīdzenāka, jo dažādāk šī te nevienmērīga šī te virsma, jo tā turbulence ir krietni lielāka. Līdz ar to, ja mums audze ir kaut kādi jau atvērumi izveidoti, ir kaut vai izgāžās viens vājāks koks, un tad veidojas šī turbulence izteiktāk, un tad jau tas bojams aiziet tālāk pa ķēdīti. Nu, lūk, un šī te bildīte ir no Itālijas Alpiem, no Dolomītiem, un te mēs redzam, te nokautušie koki ir gan nokautušie, gan nenokautušie koki ir eglis, un tie nokautušie ir mizgrauža noēstie. Un šeit mēs arī redzam tādu, varētu teikt, tādas joslas, tādu ciklisku, ka šeit ir kaut kāda josla, šeit ir josla, tad ir nākamā un tālāk jau tur uz priekšu ir. Nu, protams, tas varbūt ir skaidrojams ar kaut kādām augsnes, gruntsvirsmas īpatnībām, ka kaut kur koki ir labāk ankuroti, kaut kur vājāk ankuroti ir kaut kādas nogāžu grāvas, kaut kas tāds, kas var veicināt to, ka vienā vietā vājāk vai stiprāk tie koki ir ankuroti, līdz ar to noturīgāk, vai arī aizvēja situācijas ir bijušas, kad viņi ir labāk bijuši adaptēti jau iepriekš, vai tieši otrādi. Nav bijuši adaptēti iepriekš, līdz ar to viens liels spēcīgs vētras ietekmē ir veidojies šis te bojājums, bet šeit es gribēju uzsvērt to, ka tas iespējams arī ir dēļ šīs turbulentās kustības, ka veidojas šīs tā sauktās mizgraužu ligzdas, tāpēc, ka vienā vietā tie koki ir bijuši sabojātāki nekā nākamajā un tā uz priekšu. Un to mēs arī bieži vien Latvijā redzam, ka ir kaut kādas atsevišķās mizgraužu ligas, kur ir kaut kāda grupiņa vājiem kokiem bijuši, ka viņš tur ir sabojāts un vai uzņēmīgs vai pret sausumu, līdz ar to vai tur ir bijusi sausāka augsne kaut kādā karstākā vasarā vai tieši otrādi, ka viņš ir bijis noslīts šis koks un tehniski piedzīvojis sausumu, jo pārmitra augsnē saknes ūdeni nevar uzņemt. Jā, par to miedarbības priekšlēžam tālāk. Kas tad tos kokus padara uzņēmīgus par kaut kādām lietām? Tādām sausumi, dažādi mehāniski bojājumi, tā skaitā sakņu trupe, mīzes apgrauzumu. Tehniski tas viss var izraisīt sausumu kokam. Sakņu trupe, tur ir skaidrs visiem to, ka vienkārši nopūst saknes un koks nevar padzerties un tāpēc ir sausums, bet mīzes apgrauzuma rezultātā viņam tiek bojāti fizioloģiski aktīvā koksnes daļa. Un tas ūdens, kurš kā plūst pa aplieku, viņam tad jāmeklē apkārtceļ. Līdz ar to šie visi procesi ir apgrūtināti. Tā ir uzlikt tāds tā kā salmiņam mezgls uzlikts, un koks nevar to ūdeni uzpumpēt uz vainaga augšā, lai apmierinātu atmosfēras iztvaikojumu pieprasījumu. Līdz ar to viņš kalst.
Nu, jā, un to jūt mizgrauzes, kad tur ir kaut kāda kalšana, un viņš nāk un ēd. Un to jūt arī vējš, kurš saprot to, ka šis koks ir mehāniski neizturīgs, līdz ar to viņš vējā ātri vien tiek izkustināts vēl vairāk, un viņš kļūst vēl novājinātāks, un tad jau nākamajiem visiem ir daudz vieglāk, jo viņi apēst, tā skaitā arī sāk viņu trupēt. Uh, Kurš tad no šiem te bojājumiem to koku ietekmē vairāk vai mazāk? Nu, sakņu trupai ir lieta tāda, nu, ja viņi neizplatās ļoti ātri, ja tas koks ir ar kaut kādām aizsardzības spējām apveltīts, tad viņš spēja kaut kādā veidā kompensēt šo. Te, redzam, te ir reakcija koks, nu, pa vidu ir teiksim, kodola kokni iztrupējusi, nedzīvā koksnes daļa, bet jaunāk, teiksim, aplievas daļa ir aizsargāties spējīga, un viņa jūt, ka ir kaut kāda problēma, pazeminās mehāniskā noturība, viņa veido reakcijas koksni, un viņš kļūst mehāniski noturīgāks. Līdz ar to šo te trupes negatīvo efektu koks spēja atlikt uz priekšu, uz nākotni. Teiksim, vienā brīdī, protams, viņš tur nogāzīsies, bet tas viss var ievilkties ļoti ilgi. Un viņš izrādīt diezgan noturīgs. Un, savukārt pret šo te mizas apgrauzumu, kas izraisa to, teiksim tā, to ūdens padeves caurules nosprostojumu vai pārāvumu, koks tā nevar kompensēt tik viegli. Un šī bilde, ko mēs redzam iepriekš, šeit ir apmēram 8 gadu vecs apgrauzums, pēc gadsimtām rēķinot, nu, koks nespēja kompensēt šo te bojājumu. Līdz ar to nu, šī ietekme ir daudz, daudz būtiskāka uz koku fizioloģiju, līdz ar to arī mehānisko noturību beigās, un tas attēls pa labi, tas parāda to, nu jā, es atvainojos, man te būs kaut kādas pāris bildītes ar anglisko, jo es esmu salasījis no dažādām pētījumu daļām, šis ir stāstīns, tā kā, nu, ja kaut kas ir vajadzīgs, tad paprasīsiet pēc tam, bet es arī paskaidrošu, ka X as mums ir koka izmērs kubikmetros, šis ir lietas moments, kas nepieciešams, lai koku dabūtu pie zemes. Un mēs viņu lauzām ar vinču, mērījām spēku. Un zaļie koki ir veselie koki, sarkanie ir sakņu trupi inficētie, savukārt melnie ir ar mizas apgrauzumu. Un tie, kas bija ar mizas apgrauzumu, tie bija visneizturīgākie, tiem bija visneizturīgākās saknes, jo kokam bija jādomā, ko viņš darīs. Viņš augs uz augšu, piedalīsies konkurencē blakus kokiem, vai audzēs saknes. Tā kā audz bija bieza, koki viens otru noturēja, viņš saprata, ka viņu kāds kaimiņš notur, viņš dzīvo uz tā kaimiņa, atbalsta rēķinu. Līdz ar to viņš piedalās konkurencē, lai nezaudētu šo te savu augtspēju. Bet tā pašā laikā viņš visu savu stabilitāti uzliek uz kaimiņu pleciem, bet pašam šīs saknes bija absolūti nenoturīgas. Un individuāli mēs to novērtējam to, ka tad, ja šāds koks ir audzē, tad, tad reiķinieties to, ka tas ir visas noturības ķēdes vājākais posms, un kas var izraisīt kaut kādu domino efektu vienā brīdī, ja veidojās tāds izgāzums un palielinās turbulence audzē, tad šie te vājie posmi, kas var sabojāt visu audzi beigu galā. Tad kā tas koks lūst? Viņš lūst divās, viņš lūst vai nu stumbrā vai saknēs, bet šeit es biju domājis to, vai kā viņš tādā secība, kas notiek vispirms. Vispirms viņam ir mehāniskais iekšējais bojams, ko mēs ārēji neredzam. Tā ir tāda koksnes šķiedras saspiešanās. Jeb, ja jūs paņemat kokteļa salmiņu, saspiežat, bet uztaisat tādu kā kompresijas deformāciju, jūs, protams, nevarat vairs neko tur pa viņu izsūkt uz augšu. Un, protams, tad ir nākamā ir sekundārā lūšana, kad jau viņš ir mehāniski jau horizontāls. Tā, cik mums tas laiciņš te vēl ir? Ok, kad brītiņš vēl. Uh, Sekundārā lūšana, jā, tas, ko es teicu, ka mēs viņu liecam, šeit ir Y mums ir spēks, kas nevajadzīgs, lai viņi dabūtu zemē, un te ir laiks. Mēs liecam, viņš nolūst, spēks nokrīt. Tur viss ir skaidrs. Savukārt primārā lūšana ir brīdis, kad, kā mēs viņu nosakām, ir tas, ka šeit mums ir X-as, mums ir koka izliekums, un Y-as ir spēks, kas vajadzīgs, lai šo izliekumu izveidotu. Un tad, kad mēs viņu liecam, tad spēks ar izliekumu pieaug vienādi, proporcionāli. Pa vienu vienību tas, pa vienu vienību šitas, nu, piemēram. Savukārt brīdī, kad notiek primārā lūšana, kad veido šī te koksnes šķiedru saspiešanās, tad mums jau vajadzīgs ir krietni mazāks spēks, lai izveidot lielāku koku saliekumu. Tas ir šīs te proporcionālās saliekšanās, nu, beigas. Un to dēvē par primāro lūšanu. Nu, primārā nē, nu, varbūt ne tā. Nu, pirmais process, kas notiek, nu, teiksim tā.
Lūk, un primārā lūšana, ko tad viņi ietekmē? Tā kā koks sūc ūdeni ar saknēm pa stumbru uz augšu, pa vadaudiem, lapu kokiem, pa trahīdām, skujkokiem. Un tad, kad šis viss aiziet ciet, tad kaut kādās koksnes daļās, ne visā vietā, bet kaut kādās daļās ir apgrūtināta šī te, transporta sistēma. Un, ja koks nav pavisam nogāzies, tad, piemēram, šajā gadījumā, kā pērkona negaisa tirzā, arī atstājas kaut kāds saliekušos kokus, kas mums liekas, nu, viņš jau tur pēc kaut kāda laika atlieksies atpakaļ, būs labi. Kamēr mēs gaidām, viņš nekur nav atliecies, viņš vienkārši nokritis. Vai arī viņš ir apēsts, un mēs esam kaut kādu potenciālu ieguvumu pazaudējuši un izveidojuši varbūt pat vēl lielāku kaut kādu problēmu tālāk. Tā kā šādi koki pēc vētrām ir, tur nav ko viņiem auklēties, viņi jāņem prom, jo nekas labs tur nebūs. Tur būs tikai klāt nākamie aģenti, kaitēkļi, kas pabeigs to darbiņu līdz galam. Nu, lūk, un mēs te bišķiņ palauzām eglis un atstājām viņas tādas līkas, lai karājās, un pamērījām viņas ar elektrību, izlaidām strāvu cauri kokam un paskatījāmies, kur kas notiek. Un te ir bildītas no koka pirms aizlaušanas. Šis te rāda elektrisko pretestību. Tur, kur ir ārpuse, tur ir visvairāk ūdens, aplievas daļa, attiecīgi uz dziļāk iekšā uz centru ir sausāk koks un kodolkoks ir nedzīvā daļa. Un šī fizioloģiski aktīvā koksnes daļa, tā kā viņa pilna ar ūdeni, viņai ir vismazākā pretestība, un pat tur elektrības skrien visātrāk. Un, attiecīgi, tur, kur mazāk ūdens, tur ir lielāka pretestība. Uh, un mēs viņu paliecām virzienā šī te tā kā uz augšu, tā kā uz ziemeļiem šajā gadījumā. Nu, lūk, un tā vietā izveidojas kompresijas deformācija, un tur vairs ūdens neplūda. Savukārt otrā pusē, kas ir stiepas puse, koksne pret stiepi daudz noturīgāka, un tā vēl kaut cik funkcionē. Bet šī, protams, ir skaistākā bildīte. Dažas bildītes bija tur kā kurā vietā, tur kaut kur, piemēram, šeit ir kaut kas zils, kaut kas sarkans, un tādā veidā tas koks vējā var tikt locīts dažādos virzienos, dažādās situācijās, un viņš šie bojājumi varbūt ne visi vienā līmenī, bet, teiksim, kāds augstāk, kāds zemāk, un tad tam ūdenim beigās tur jāiet tāds zigzags, lai tur sasniegtu vainagu. Un tas, tas viss kopā vienkārši rada šķēršļu josu tam ūdenim, lai tas koks pat normālos apstākļos nevarētu viņu kārtīgi paņemt, padzerties, apūdeņoties un kur nu vēl augt galu galā. Līdz ar to viņš lēnām kalst pēc šādiem te lieliem mehāniskiem bojājumiem, kā piemēram vējš. Um, ja mēs salīdzinām sugas, ko mēs esam sapētījuši līdz šim, mums ir kaut kādi 600 tuvu koki, kas ir šādā veidā sabojāti, novērtēti viņu noturīgi dažādās augsnēs. Te mums ir latīniskie nosaukumi, jo tas arī no kaut kurien citurienes paņemts attēls. Bet, nu jā, Y-as mums ir šis spēks, lai koku nolauzt pavisam, un tad mums ir aps, diškabārds, ozols, bērs, spriede un egle. Un mums ir gan minerālās augsnes, dažāda veida minerālās augsnes, bet principā tās ir morēna tipa augsnes, tādas mālainas, tādas stingrākas, tās pelēkās ir smilšainās. Tad bērzem mums ir, tur ir vesela strīpa, visu kaut ko mums ir pārmetrās augsnes, nu, slapjāņu tipi. Tad ir kaut kādi kūdreņi, āreņi un sausieņi. Priedēji, nu, stipri līdzīgi tas. Un te tas stāsts ir par to, kādās augsnēs kas pret ko ir salīdzināms. Un sāksim ar apsi. Nu, jā, mēs zinām, apsi ir vāja koksne, viņa nenoturīga, viņa ātri aug, ātri nokrīt. Bet nebūtu tā, ka visos vējos apsi aiziet bojā, jo redzam, ka tie spēki, te salīdzinām ar egli otrā pusē. Jā, regli. Ir stipri līdzīgi. Bet tad kāpēc, piemēram, tā egli krīt vairāk nekā apsi kaut kādās situācijās? Nu, jā, viens tas, ka viņa varbūt ir vairāk novājināta, otrs ir tas, ka apse ir nedaudz advancētāks koks, viņš ir jaunāks. Šie te lapkoki, viņi tādi, viņi nav tik primitīvi kā skujkoki, viņi evolucionāri jaunāki un viņi jau ir kaut kāds pielāgojums veikuši. Un apse ir tas koks, kuram, ja mēs vējā dzirdam, ka viņam grab lapas, viss tā graboņa, viss tā kratīšanās un šis te sarežģītais vainags, kas ir lapiniekiem, viņš ir veidots tā, ka jo vairāk viņš kratās, jo vairāk viņš lokās, jo mazāk vēja spēks aiziet uz saknēm.
Tā kā atšķirībā no skujkokiem, kas ir vienkārši tā kā veco laiku pūksteņa pendelis, kas kā īkustina tā iet, tad šī tas slodze saknēm ir daudz lielāka nekā, piemēram, nu jā, tā pašai apsei, kura pēc absolūtā spēka, ja mēs salīdzinām sakņu noturību, ir tas pats, kas egli patiesībā. Par priedi kaut kāds stāsts tālāk. Nu, drusciņ stiprāk kā egle, apmēram tas pats, kas bērs, protams, ar diškabārdi un ozolu nesalīdzināsim, bet, par priedi pašās beigās man viens komentāriņš ir, esam viņu lauzuši arī kūdriņos, protams, tur vājāk noturība, jo nu, tā evolucionārā pielāgošanās šādam tipam viņam ir nekāda, jo tas samērā jauns tāds meža tips, kūdriņi, jo, nu, jā, ir purvpriedes un tādas lietas, bet tās ir, attiecīgi, viņas tādas arī ir. Viņas citādāk neaugs, viņas pārvietos citur, bet tās, kas pie mums aug kūdriņos, tās principā ir no sausiem tipiem, un viņas mēģina augt kā sausos tipos, bet kaut arī mehāniski tas tā nedrīkstētu būt tādā vietā, jo viņi vienkārši tu tādu vidi nekad nav pazinusi līdz 20. gadsimta vidum apmēram. Bērs, nu, tā ir tāda sava veida Latvijas Nokia, es gribētu teikt, jo tas ir Latvijas apstākļos, nu, visur tā, protams, nav, bet pie mums šobrīd šajos apstākļos bērs aug griezdamies visādās kombinācijās, un viņš diezgan arī tāds stipri noturīgs, manuprāt, ir. Mēs redzam to, ka te kūdrās tie spēki ir lielāki nekā, piemēram, sausajās minerāla augstnēs. Liekas jocīgi. Nu, lūk, un ko tas rāda, un kur nu vēl kaut kādās lapjējās augstnēs, tie spēki vēl lielāki bija vajadzīgi, lai viņi izrautu. Tātad, ja viņš jūt, ka tā vieta ir švaka, tad viņš arī kārtīgi turās iekšā. Viņš ir tāds piemērots šādu te nepārāk labvēlīgu augšņu apmežošanai, manuprāt. Nu, lūk, un bērnam ir tas interesantais gadījums, ja mums visiem pārējiem, teiksim, apsai, priedai, eglē, ozolām, nu, pat diškavār, bet pēc tam pišķiņ cits stāsts, ja mums ir kaut kā tas pieauguma spēkam pret koku izmēru lineārs, tad bērs sākumā vēl neko, kamēr viņš tur atjēdzās, tad jo lielāks viņš kļūst, jo viņš kļūst spēcīgāks. Viņš, teiksim, tajā vietā labāk iesakņojās. Viņš ir tāds, nu, viņš lēnām iepazīst to vietu, un tad viņš saprot, kā tur augt, un tad aiziet tā lieta. Nu, lūk, un viens tāds interesants piemērs no bērza ir te no Jelgavas puses viena tāda savdabīga audze. Kreisā pusē mums ir rindā stādīts bērs ar egli, vienā tos attēlumos pamīšas, un te ir tas vidējais attēls, un labā pusē tas ir tāds, nu, dabiski veidojusies miksēta audze, egļu un bērzu veidota. Jā, un mēs salīdzinājām šos te koku noturību dažādās situācijās. Regulāri veidot audzi un dabiski veidojusies audzi. Jā, šī ir regulāra audze, kur ir bērns ar egli, mēs te redzam, un šīs dabiskās audzes, dabiski atjaunojušās, nevis dabiski, kur nu ir kaut kā tur tā egli, kaut kur tur ir un kaut kur nav, un kaut kā viņi tur aug tie koki, vai ne? Un tā regulāri audzē tie bērzi, kā valdaudz, kā vēja uztverošā, jeb tas sauktais shelterwoods, tas, kas aizsargā visu apakšējo daļu, tās eglis, viņš bija daudz noturīgāks nekā tāda paša izmēra vecuma dabiski atjaunojušais audzējs. Un kāpēc tas mūsu secinājums bija tāds, ka tas regulārais izvietojums nodrošina regulāru sakņu savstarpējos kontaktus, līdz ar to veido tādu tā kā tīklu, ka viņš viens otru notur. Savukārt šīs te iestarpinātās eglis patiesībā nekonkurē bērziem vispār necik, jo bērzi augt it kā zemākas biezības stādījumā, tad viņi jau no mazotnes ir jau trenētāki, nekā iztīzējuši kaut kādās grupiņās, tā kā šeit, piemēram, bildē pa labi. Un šādā te kombinācijā tā egli ir vairāk pasargāta arī no iztvaikošanas. Savukārt bērs var paņemt dziļāku gruntsūdeni, egli var dzīvot no lietus ūdens, līdz ar to viņi arī ūdens resursiem tik ļoti nekonkurē. Viņi var šādās kombinācijās, šādās te divu sugu regulāros stādījumos, manuprāt, eglei ir diezgan liels potenciāls arī nākotnē. Un to visu, to audzi var pēc 50 gadiem diezgan smuki noņemt vienā paņēmienā, tur nemēģinot neko sabojāt ar kaut kādām kopšanām, retināšanām. Man liekas, ka diezgan labs sortiments sadalījums arī ir. Ja interesē, kur tā audze ir, es varu iepazīstīt ar pirkstu kartē, kādā
kad, nu, pēc tam, un tad mēs varam varbūt apsīties, kāds dabā izskatās. Ja vien tur jau kaut kas nav izdarīts, notirsts. Atkal bērnu īpatnības. Mēs salīdzinājām bērnus no Vācijas. Pirmkārt, tā jau ir cita provenience. Otrkārt, pilnīgi kaut kādos jocīgos apstākļos, kas ir pilsēta vai, piemēram, stāvlaukums. Arī nu, tur vācu kolēģi tos bērnus nolauza. Tad mēs savā pusē arī nolauzām mežā bērnus. Un atkal tas secinājums ir kāds, līdzīgi kā pa priedbišķi vēlāk, ja paietiks laika. Tas, ka tas koks, viņam ir kaut kāds savu noteiktais spēka noturības kaut kāds apjoms, kas viņam ir, teiksim, dot šūpulī, bet attiecīgi vietai pēc apstākļiem viņš pielāgo savu virzemes daļu, viņš, teiksim, vējainākā vietā, tik atklātākā vietā viņš ir vairāk kā konus, savukārt tādā biezākā vietā viņš, protams, ceļās uz augšu, lai sasniegtu gaismu kaut cik, un atkarībā no situācijas viņš arī to savu to mehānisko noturību arī regulē. Vai nu tā ir kolektīvā šajā gadījumā audzes apstākļos, vai tie Vācijas gadījumā tā ir individuālā noturība. Bet beigās tie Vācijas stāvlaukuma bērns pēc savas noturības bija precīzi tieši tādi paši kā Latvijas meža bērns. Tas atšķirās tikai tas veids, kā viņi attiecīgai situācijai tehniski pielāgojušies, lai to savu to maksimālo noturību, kas viņiem visiem vienādi, vienkārši tā teikt, nodrošinātu, uzturētu. Jā, un neteikšu, gribētu teikt dziļūdens bērns, bet pārmitru vietu apstākļos augošie, jūs redzējāt, te grafikā es rādīju, ka viņiem tie spēki bija krietni lielāki nekā normālos apstākļos, un tādās vietās tiem bērziem bija ārkārtīgi dziļas saknes, tā kā viņi saprata, kas pa lietu, atšķirībā no priedēm, kas, nu, kā aug sausā vietā, tā viņas arī kūdrā aug. Bērdzam te tā nebija. Tas pats arī sasalumā, ka sasaluša augsnē lielāka ietekme bija šim tas sacementētajam materiālam, lielāka ietekme bija uz sausām vietām nekā kūdrā. Jo kūdrā, protams, tas sasalums tik dziļi neiet, un nu, tad kaut kādi 20 centimetri varbūt redzam, te tāds sasalos josliņi ir, jo mitrums no apakša to visu kausē vaļā. Un tādā gadījumā mēs te varbūt esam daudz runājuši apkārt par to, ka samazināsies augsnes saslums, sāks koku gāzties ārā, bet es gribētu teikt, ka šajā gadījumā ar bērnu tur tāda problēma nebūs, jo viņš arī tā pašā kūdrā bez sasaluma jau bija daudz, daudz noturīgāks nekā šajā attēlā mēs redzam, nekā bērns tajā sausajā minerāla augstnē. Lūk, un kāpēc? Tāpēc, ka viņš tajās nestabilajās vietās, kas ir tās pārmitrās un tās kūdrēnās vietas, viņš saprata to, ka tur ir slikti un audzēja lielas saknes attiecībā pret savu stumbru. To mēs redzam šajā e-graficiņā, kur mums ir saknes attiecināts pret stumbra vienību, pret tilpumu, kā šīs te sausās minerāla augsnēs nesasalušā vietā, gan sasalumā viņas, protams, bija vienādas, bet kūdrā mazākiem kokiem pēc stumbra bija lielākas saknes nekā sausā vietā. Jo sausā vietā viņam vienkārši, tas acīm redzot, nav vajadzīgs. Viņš visu resursu var guldīt stumbrā, vainagā un veidot pinēkluci. Savukārt, slapjā vietā viņš saprot, ka ir problēma, es darīšu tā. Nu, un to viņš saprot atšķirībā no vienas otras citas sugas, ko es iepriekš minēju. Diškabādas. Tas ir tas, kas mums te varētu palīdzēt nākotnē. Ļoti vēja noturīgs. Savukārt problēma ir tāda, ka viņam, atšķirībā no bērns lielākiem kokiem, strauji samazinājās noturība. Nu, iemesls, kāpēc tāds mēs nezinām, viņi visi bija vizuāli veseli, nebija trupas pazīmes, kas varētu kaut ko tādu izraisīt, bet iespējams, ka viņš pie kaut kāda noteikta vecuma, attiecīgi izmēra, vairs nedomā par to, kā turpmāk noturēties. Nu, tā varētu būt arī tā viņa ekoloģija tāda, bet nu, vai nu tas ir jā, ka līdz galam varbūt viņš nav adaptējies pie mums, bet nu, šie ir lielie diškabāri no šķēdes, kur mēs viņus testējām. Bet, nu, līdz noteiktam vecumam izmēram viņš ir ārkārtīgi jaudīgs koks šajā te vēja noturības ziņā un ar lielu potenciālu šajā gadījumā.
Sākumā es tur rādīju kaut kādu to izplatības areālu diskabārdim un drusciņu detaļās tagad par to, kāpēc Latvijai kas kā ir, kāpēc Kurzemē viņš ir vairāk un Vidzemē Latgalē krietni, krietni mazāk kaut kur atrodams. Un, attiecīgi, arī produktivitāte, kur atšķirās. Nu, ir tā lieta, ka mēs atrodamies tādas kā saskares joslas, kur kontinentālās gaisa masas sadurās ar okeāniskajām, un līdz ar to mums tā kontinentalitāte palielinās virzienā no Liepājas uz Zalūksni. Tad maigākas ziemas gradients uz krampīgākām ziemām, un līdz ar to arī pavasariem, kas šos te laplapus Rietumē Eiropā raksturīgās sugas arī stipri limitē. Tā kā, bet, ja pie mums pasiltinās, tad pamazām tas viss var pārvietoties arī jau tālāk. Nu, un tas arī sasaucās ar, piemēram, ar tiem mūsu rietumu austrumu reģioniem, kas ir Priedu bērs, un vēl arī centrālais austrumu reģions, kas ir Eglei, par to, kur mēs kādu materiālu mēs stādām. Šī te kontinentalitāte daudz ko nosaka. Mēs varam pārvietot austrumu uz rietumu, tur viss būs kārtībā, bet rietumu uz austrumu nevaram pārvietot, jo vienkārši salnās viņš nobeigsies. Šīs te bildītes ir no ministra kabineta noteikumiem par to, kur ko materiālu var stādīt. Pats pēdējais slaids par to priedu, kā jūs minējāt, par to bērnu, ka mēs to testējām ar Vācijas bērnu, un tad mēs priedu vēl patestējām kopā ar Somiju, arī ar Vāciju, un to pašu vējaino Skotiju. Un te atkal tas pats stāsts, ka visur viņš pēc savas noturības, ja mēs viņu tā laboratoriski testējam, viņš ir vienāds, bet atšķirās tikai tās formas un tie lokālie pielāgojumi, lai tas vējš vienkārši viņam skrietu pāri un neapgāzt. Bet tas, kas atšķīrās no visiem ir Latvija augušās priedes kūdriņos. Tātad to vietu viņas līdz galam nepazīst. Ja mums ir priedes kūdriņos, mēs viņas audzējam līdz kaut kādam noteiktam vecumam, izmēram un nemēģinam turēt krietni ilgi, jo citādāk būs samērā slikti. Tur viņas var ātri vien nogāzties, sasnieguši krietni lielumu ātrāk nekā, piemēram, sausos tipos. Nu, tas ir tas galvenais beigās. Nu, tas arī pēdējais slaids, tā kā paldies par uzmanību. Liels tev paldies! Manuprāt, bija ļoti interesanti, vismaz man. Vēl jautājums, kā varētu paaugstināt meža noturību pret dabiskajiem traucējumiem? Protams, viena lieta ir koku sugu izvēle, bet noteikti ir vēl kaut kas, kas noteikti ir jāņem vērā. Tūk izvēle. Nu, jā, man jau liekas, ka te nekas sarežģīts pēc būtības nav. Ja mēs, uh, ja mēs visu laiku uzmanām to, kas tur notiek, mēs lieki netraucējam esošo sistēmu, jo līdzīgi kā ķirurģijā, ja mēs kaut ko griežam, nu, tad tur ir visāds infekcijas riska varianti, nu, uz operāciju ejot cilvēks. Ja mēs sākotnēji, manuprāt, ja mēs sākotnēji iestādām zemākas biezības, jā, ir kaut kādi riski no kaut kā tur, ka tur neveidosies tie stumbri, tur varbūt tādi un nebūs tie diametri, būs zarēns un tā, bet mūsdienās jau tā koksnes tehnoloģijas apstrādes tehnoloģijas ir tādas, ka tas zarējums vairs tik lielu lomu vairs nespēlē. Ja mēs iestādām zemākas biezības, sākoties zemes biezības stādījumu, mums, protams, uztaisam jaunāku kopšanu pēc kaut kāda laiciņa, kamēr tas koks vēl jauns un sprauns, un viņu var trenēt līdzīgi kā bērnam ātri viss dzīves, tad tur nekādas problēmas īsti nav. Bet īpaši necenšamies līdz iekšā ar kaut kādām smagām tehnikām, kaut kādas tur retināšanas taisīt, jo katra šāda darbība, jā, viņa varbūt tiem paliekošiem kokiem uztaisīs kaut kādu lielāku koksnes pieaugumu, bet vienā brīdī tas var sākt kaitēt. Gan kā mehāniski bojām stumbriem, līdz ar to analoģija ar koksnes mizas apgrauzumiem un saknes. Un retināšana, pārāk strauja retināšana var izraisīt arī kaut kādas vainagu gūšanas sniegā, vējā un tā tālāk uz priekšu. Manuprāt, ir uztaisam laicīgas retināšanas kaut kādā agrīnā vecumā un pēc tam vairs neaiztiekam. Lai viņš turpina augt tā kā ir, jo līdzīgi kā vecam cilvēkam, viņam pārcelties, kaut ko mainīt dzīvē daudz sarežģītāk nekā jaunākam kaut kam pielāgoties. Un arī tas koks jau visos vecumos, viņš neaug pilnīgi vienādi. Ir kaut kāds vecuma posms, kad attiecībā pret esošo viņš savu pieaugumu izveido pa kaut kādu, nu, ņemot
par kaut kādām, nezinu, 2 vienībām lielāku, bet lielākā vecumā jau var tikai pat 0,5 vienībām, piemēram, lielāku. Un tas augšana jau nav lineāri, bet viņi ir, nu, kā es tikko teicu, ka viņi ir tādi, ja tīņa vecumā šis bērns aug griezdamies pa centimetru dienā, tad jau no 25 gados tā vairs nebūs, un tad tur vairs tāds retināšanas vairs varbūt tik lielu lomu nedos produktivitātei kopumā, bet tikai lielāku skādu nodarīt. Liels paldies visiem, kas bija pievienojušies, un uz tikšanos tad nākamajās reizēs. Paldies! Tā!